Kultūras ministra nomaiņa bija pēc tam, ka Loginas kundze aizgāja. Personiski iemeslu dēļ, ja tā tas figurē. Viens tā arī neuzzinājas, kas tie pa iemesliem, ka jāaiziet ir no ministrijas un pēc tam jāuzrodās Rīgas pašvaldībā. Var kaut kā vēlētiem izstāstīt, kas pa vainu bija, lai nomainītu to ministri, kurai vismaz kultūras jomā tur kaut kāda pieredzīta bija ar Lācis kundzi, kas piedodiet, migrācijas jomā jā, bet kultūras tiešā veidā, integrācijas jomā jā, bet kultūras menedžmentā nē. Tie joprojām ir personiski iemesli, tā Loginas kundze to ir skaidrojusi, un pie tā arī mēs paliksim. Vai personiskie iemesli nebija tie iemesli, ka bija štruntīgs menedžments attiecībās ar darbiniekiem tūp pakļautiem? Loginas kundze to skaidroja kā personisks iemesls, un tāds arī skaidrojums. Es vienkārši domāju par to iekšējo morāli. Rīgā daudzi runā, ja mēs te parunājam ar vienu otru arī, kas izstājies savulaik no partijas, ir, pat ne savulaik, pārāk sen. Visi jau runā, ko viņi lika darīt biroja darbiniekiem, ko nelika darīt, ja? Vai tas ir jāliek darīt. Es te drusku veļu mazgāju, ja? Bet tomēr. Agnese Logina savu atkāpšanos pamatoja ar personiskiem iemesliem, bet, manuprāt, tas, kas bija svarīgi tajā brīdī un kādēļ arī es uzņēmos ministra amatu, bija nodrošināt, ka vairākas no iniciatīvām un uzstādījumu, kurus progresīvi arī atspoguļoja, pievienojoties šai valdībai, lai tie tiktu virzīti tālāk. Jūs arī neesat dzirdējusi, ka bija situācija ar padotiem, ka viņa liek viņiem darīt to, kas viņiem nav darba pienākumos jādara? Jā, nē. Tas bija pamatota ar personiskiem iemesliem. Šitas ir tāds atklātības epizodes. Mēs taču visi saprotam šeit studijā, par ko mēs runājam, ne? Tur ētikas komisija kaut ko skatījums. Tur viss tā kaut kā noslīka, ja, kaut kā tā. Loginas kundze šo skaidroja ar personiskiem iemesliem. Un ētikas komisija kā skaidroja? Ētikas komisija ir partijas iekšēja lieta. Partijas iekšēja lieta. Labi.